33. psalms, 12. pants un 89. psalms, 16. 17. pants. Svētīga tā tauta, kam tas kungs ir par Dievu. Tie ļaudis, ko viņš sev izredzējis par īpašumu. Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt. Tā staigā tava vaiga spožajā gaismā, kungs. Par tavu vārdu viņi līksmo ar vien un gavilē par tavu taisnību. Kristietība Latvijas teritorijā pirmo reizi ienāca 12. un 13. gadsimtā līdz ar krusta kariem. Pretēji Dieva vārdam, kas saka, nevis ar spēku un varu. Notika tieši tā, ar spēku un varu. Jūs esat lasījuši liecības, kad latviešu zemnieki jutušies, ka ir piespiesti kristīties, piespiesti pieņemt šo jauno mācību, gāja Daugavā mazgāties nost no šīs kristības. Otrais kristietība Latvijas teritorijā ienāca ar reformāciju 16. gadsimtā. Tuvāk Bībelei, tuvāk evaņģēlijam. Taču šķiet, kristietības patiesais un lielākais spēks mūsu zemē ienāca 18. un 19. gadsimtā. 100 gadu nogrieznī ar brāļu draudžu kustību. Tas ir laiks īsi pirms izveidojās arī adventistu draudze. Šoreiz ne ar spēku, ne ar varu, bet Dieva garu, ar evaņģēlijas spēku, ar mīlestību, ar kalpošanu, ar Kristus skaistumu. Brāļu draudzes, jeb henhūtieši, tas ir citā vārdā nosaukts, jeb vēl citā vārdā Morāvijas draudze, kas apzīmē to reģionu, no kura nāca šī kustība, reģions Čehijā. Vēsturiski brāļu draudzes, jeb henhūtieši, bija reformātora Jana Husa sekotāji jau no 14. un 15. gadsimta. Jūs atceraties Jans Hus, kurš savu uzticību apliecināja Dievam, atdodot savu dzīvību. Un viņš gāja uz uguns sārtu, dziedot Dievam slavas dziesmu. Brāļu draudžu kustības atzimšana notika pēc lielā Ziemeļu kara beigām 1722. gadā. Grāfs Cincendorfs Saksijā, kas ir Vācijas teritorijā, daļai Polijas, ļāva patverties vajātajiem brāļu draudžu locekļiem. Un lūk, henhūtiešu vārds parādās. Hernhūt, Dieva aizsardzība. No turienes nāk šis vārds henhūtieši, jo grāfs Cincendorfs deva viņiem patvērumu. Hernhūtieši. Un Cincendorfs apvienoja šos daudzos brāļus, kuri no vajāšanām pulcējās no dažādām vietām Eiropā un apvienoja draudzi lielā ģimenē. Veidojās misionāru kopienas. Viņi saprata, ka šī vēsts un patiesības gaisma, kā tas reiz tika uzticēts apustuļiem, tā ir uzticēta viņiem. Tā ir jāiznes pasaulē. Tika izsūtīti misionāri uz Ziemeļameriku, uz Dienvidameriku, uz Dienvidāfriku, uz Grenlandi, uz Karību jūras salām. Viņu iespējas bija tik liels, ka kādā no šiem misijas ceļojumiem ievērojamais mācītājs Džons Veslijs, kurš ir metodisma kristietības virziena
aizsācējs. Un jūs ziniet, ka metodisms ir savukārt adventistu draudzes šūpuls, jo daļa mūsu draudzes dibinātāja, tā skaitā Elēna Vaita, nāk tieši no metodistu draudzes. Un ka Džons Veslijs, būdams vēl daļēji saistīts tādā darbu reliģijā, cenšoties pats kļūt svēts saviem spēkiem un nopelnīt Dieva žēlastību un glābšanu, būdams reizēm izmisis, atskārstot, ka viņš to pats nespēja un esot vīlies sevi, tad tieši kādā brīdī ceļojot ar kuģi, viņš sastapās ar šiem Morāvijas kristiešiem, ja brāļu draudžu kristiešiem. Un viņu iespaidā redzot viņu dzīvi, viņu vārdus, viņu ticības apliecību, viņš piedzīvoja patieso evaņģēliju. Un lai gan viņš jau Veslijs bija kā misionārs un devās sludināt, tikai tad, sastopoties ar brāļu draudžu kristiešiem, viņš piedzīvoja patiesu atgriešanos. Un tālāk metodismam bija milzīga ietekme pasaulē, un sevišķi Amerikas Savienotajās valstīs. Kļūstot par dominējošo konfesiju. Un tas kļūst arī par adventistu draudzes šūpuli. Ak, cik milzīga ietekme. Pārsteidzošais fakts. Šo brāļu draudžu misijas ceļojumu plānā pirmā misija no visām misijām bija misija uz Vidzemi. Viņi lūdza Dievu. Un Dievs viņiem atklāja, ka viņiem ir pirmais misionārs. Pirmā misionāra grupa ir jāsūt uz Vidzemi, jo Vidzemi tajā laikā bija kā atsevišķs reģions. Vēlāk Vidzemes guberņa, kurā piederēja arī Igaunijas ziemeļu daļa un Sāremā sala mūsdienās. Vidzeme bija kā atsevišķs reģions. Un viņi sūtīja uz Vidzemi misionāru Kristiānu Dāvidu 1729. gadā. Un Valmiera muižā tika izveidots pirmais lūgšanu nams Jēra kalnā. Jēra kalns. Tā bija viena no lielākajām atmodām kristietības vēsturē Eiropā. Tieši atmoda, kas notika Vidzemē. Spējat iedomāties, kopš apustuļu dienām, pēc reformācijas, viena no lielākajām atmodām kristietības vēsturē Eiropā notika Vidzemē. Iedomājieties, 19. gadsimta sākumā Vidzemē bija apmēram 261 000 iedzīvotāji. 261 000 iedzīvotāji. Viņi izveidoja šajā reģionā 30 draudzes. Viņiem šajā reģionā bija 100 saiešanas nami. Un iedomājieties, cik draudzes locekļi tiem bija. 20 000 draudzes locekļu. Jūs spējat iedomāties uz 261 000. Mums šobrīd adventistu draudzē Latvijā oficiāli ir 3,5 tūkstoši uz gandrīz 2 miljoniem. Bet tur ir 20 000 uz tikai vienu novadu. Ja šobrīd proporcija vienam adventistam salīdzinājumam uz Latvijas iedzīvotāju kopskaitu ir 1 pret apmēram 600, viens adventists uz 600 Latvijas iedzīvotājiem, tad brāļu draudzes laikā bija viens kristietis brāļu draudzē piederīgs uz katriem 13 iedzīvotājiem. Tas nozīmē, ka katrā ģimenē, būtībā katrā pietiekami lielā ģimenē bija viens pārstāvis, kurš varēja liecināt. Jūs spējat iedomāties, kāds Dieva spēks. Latviju pestītājs, tā viņi sauca Jēzu. Cik spēcīgi. Tā bija svētā gara izliešanās pār latviešu tautu. Un notika patiesas atgriešanās. Lūk, viena epizode. Tiešām ne ar spēku, ne ar varu, bet ar Dieva garu. Sacītājs Ķīša Pēteris, par sacītājiem viņi sauca mācītājus un sludinātājus. Ķīša Pēteris liecināja,
Kādu iespaidu uz viņu atstāja šo brāļu mīlestība? Skolotāja semināra vadītājs Magnus Buntebarts saticis šo ķīšu Pēteri viņa smēdē darba vietā. Un tajā sarunā Pēteris piedzīvoja savu atgriešanos. Un lūk, kā viņš to aprakstīja. Manas važas nokrita nost, un akmens, ko es nevarēju pakustināt, pats nokrita no manas sirds nost. Tas brīdis man mūžam paliks neaizmirstams. Tie bija man lieli svētki. Lūk, kā viņš saka, kad moku jēriņa asinis plūda caur manu sirdi. Jērs un Jēriņš brāļu draudzēm bija Jēzus Kristus persona. Dievs ilgojas, lai arī mēs ar cilvēkiem runātu mūsdienu smēdēs, ofisos, darba vietās, sabiedrībā, tuvu un tālu. Šādā sarunā smēdē arī es tiku glābts, kad arī man tika pastāstīts par moku Jēriņu, Jēzu Kristu. Milzīgs bija brāļu draugu iespaids gan uz ticīgajiem, gan sabiedrību kopumā. Lūk, kāds iespaids tas bija. Latvieši sevi sāka pirmo reizi apzināties kā vienotu tautu. Tieši brāļu draudzēs tika dibinātas pirmās latviešu sabiedriskās organizācijas. Auga latviešu ētiskais un morālais līmenis, izzuda dzeršana, brutalitāte. Latviešu zemnieki piederēja pie vieniem no izglītotākajiem zemniekiem Eiropā šajā laikā. Tas bija izglītības sprādziens. Bija daudz draugu skolu. Tieši brāļu draudzēs tika rakstītas pirmās latviešu vēstules, sarakstītas pirmās biogrāfijas, pirmās dienas grāmatas. Brāļu draudzēs tika publicētas pirmās svētku runas, pašu latviešu rakstītās Latvijas vēstures grāmatas, valdošajai varai adresētās petīcijas. Pirmais publicētais latviešu dzejnieks Ķikuļu Jēkabs bija aktīvs brāļu draugu loceklis. Pirmais latviešu romāns Matīs un Reinis Kaudzītes, brāļu draugu locekļi. Pirmie latviešu grāmatu apgādātāji no brāļu draudzēm. Brāļu draudzēs veidojās latviešu inteliģence. Brāļu draudzēs izauga šādi rakstnieki kā Juris Neikens, Eduards Veidenbaums, Rudolfs Blaumanis, Apsīšu Jēkabs, Antons Austriņš, Kārlis Skalbe, Jānis Poruks. Tika sekmēta arī Latvijas materiālā turība, latviešu labklājība, jo kristīgā darba ētika mudināja būt daudz apzinīgākiem, atbildīgākiem, centīgākiem, strādīgākiem. Brāļu draugu kustība Vidzemē bija Latvijas nacionālās atmodas pirmsākums, Latvijas valstiskuma un neatkarības šūpulis. Kad es domāju par mūsu latviešiem, tajā laikā man prātā nāk apsolījums, kas sacīts vienam no Jēkaba dēliem, Jāzepam. 1. Mūzes grāmata. Jūs atcerieties, ka bija tas laiks, kad Jēkabs svētīja savus dēlus un izteica katram savu svētību. Un man šķiet tā svētība, kas ir izteikta Jāzepam, tā pieder katram kristietim. Jo man šķiet, ka tā ir tā Ābrahāma svētība, par kuru vēstulē romiešiem Pāvils saka, ka arī mums šī svētība pieder. Ābrahāma svētība, Jāzepa svētība. Kad es lasu šo aprakstu par brāļu draugu iespaidu, kā latvieši dzīvoja Vidzemē, man šķiet, tur atklājas Jāzepam dotā svētība. 49. nodaļa 1. Mūzes grāmata no 22. pants. Augļu koks ir Jāzeps. Augļu koks pie avota, kura zari stiepjas mūrim pāri. 25. pants.
Tas ir teikts Jāzepam, es domāju par mūsu latviešiem, kuri ir ieraudzījuši Latviju pestītāju. No tava tēva Dieva nāk tev palīdzība. No visu varenā, kas tevi ir svētījis ar debesu svētībām no augšienes un svētībām no zemes dziļumiem, ar svētībām, kas nāk no mātes krūtīm un no mātes klēpja. Tava tēva svētības, kas ir, ieklausieties, pārākas par seno kalnu svētībām, pārākas par pagānisma saknēm un pakalnu godību. Tā, lai ir pār Jāzepa galvu šī svētība un pār izraudzītā galvu starp brāļiem. Kad mēs sevi nododam Dievam pilnībā, Dievs caur mums var paveikt neiedomājamas lietas, pat izmainīt tautu likteņus. Kad mūsu sirdīs vairs nav pasaules mīlestības, mēs patiesi sākam mīlēt šo pasauli. Kad mēs it kā nošķiramies no pasaules, kad mums vairs no tās nekā nevajag, un mēs vēlamies kalpot tikai Dievam, tad mēs patiesībā kļūstam par vislielāko svētību šai pasaulē. Tad mēs varam paveikt visvairāk laba šajā pasaulē. Un lūk mūsu šīs dienas jautājums. Kurš nozaga dziesmu svētkus? Dziesmu svētku kustība izauga brāļu draudžu kustībā. Un kā savā rakstā brīdina Jurģis Klotiņš, mūziķis, arī politiķis šodien, bet mūsu zināmā mācītāja Ernesta Klotiņa mazdēls, kā viņš raksta, mūsdienās šos svētkus cenšas pakļaut subjektīvai režijas koncepcijai un caur dziesmu svētkiem uzspiest kādu konkrētu vīziju par to, kas ir latviskais vai tradicionālā dzīvesziņa. Dziesmu svētkiem to nevajag. Dziesmu svētki izveidojās kā tautas identitātes apliecinājums, kuras centrā bija mīlestība uz Dievu un mīlestība uz dziesmu. Tas ir dziesmu svētku kods. Mīlestība uz Dievu un mīlestība uz dziesmu. Mūsdienās dziesmu svētkus mēģina piesātināt ar citu garīgumu, kam nav nekāda sakara ar šo svētku būtību un sākotnējo nodomu. Tos cenšas padarīt par tautas rituālu, kas mūs ved prom no kristīgajām saknēm, prom no Latviju pestītāja. Lai gan latviešu pagānisma saknes ir senākas, kristietības saknes ir dziļākas, un tieši no kristietības saknēm ir nācis mūsu nācijas spēks un tās briedums izveidot neatkarīgu Latvijas valsti. Tieši brāļu draudžu skolās un semināros latviešu zemnieki mācījās lasīt, rakstīt un dziedāt pēc notīm. Jānis Cimze tiek uzskatīts par latviešu profesionālās mūzikas un kora mūzikas pamatlicēju. Taču no kurienes nāca Jānis Cimze? No brāļu draudzes. Vēl pirms Cimzes slavenā skolotāja semināra, Valkas un Valmieras skolotāja semināra, ar ko parasti sāk datēt, ka tā ir kora dziedāšanas un daudzbalsīgās dziedāšanas sākums. Vēl pirms šī semināra brāļu draudzēs notika daudzbalsīga dziedāšana, kas lika pamatus tālāk dziesmu svētku kustībai. Mums ir liecība, ka jau 1822. gadā Bībeles svētkos Raunas draudzē daudzbalsīgs koris dziedāja. 830. gadā skolotāja Gaiķes vadībā viņi dziedāja Jozefa Haidna skaņdarbu 7 Kristus vārdus pie krusta. Atsevišķas daļas no Hendeļa oratorijām. Un, ziniet, tie ir skaņdarbi, kas prasa augstu vokālo meistarību. Tās nav dziesmiņas, par ko šeit ir runa. Tie ir vokāli, instrumentāli, simfoniski darbi.
Es, piemēram, nezinu, vai mans kors varētu paņemt šos darbus un tagad nodziedāt. Tas prasa lielu meistarību, ar kādu dziedāja latviešu zemnieki. Cik izglītoti viņi bija šajās draudzēs. Daudzbalsīgi dziedāja arī Piebalgā, Dzērbenē, Straupē, Trikātā un citur. Lūk, dziesmu svētku kustības šūpulis. Šovasar svinējām dziesmu svētku pastāvēšanas 150. gada dienu. Kopš pirmajiem svētkiem 1873. gadā. 1873. gads. Protams, mācoties mūzikas skolās, mums tas bija jāiekaļ no galvas. Taču jau 10 gadus pirms mācītājs Juris Neikens organizēja dziesmu dienu Dikļos, kur pulcējās vairāki novada kori un arī bērnu kori. Un šādi reģionālie svētki notika daudzkārt un vairākās Latvijas pilsētās. Muzikoloģe Zane Prēdele rakstīja: Dikļu dziesmu dienas ideja radās kristīgā vidē Bībeles svētkos. Un jau pavisam nesen, 2013. gadā, Lielajā Meža parka estrādē, dziesmu un deju svētku noslēguma koncertā, aktrise Olga Dreģe citēja Jura Neikena pirmo dziedāšanas svētku organizatoru, kurš 1865. gadā rakstīja. Un lūk, īsts citāts. Un tas izskanēja Lielajā Meža parka estrādē. Ap Miķeļiem 1863. gadā braucu uz savu mīļo ārciemu Bībeles svētkos. Sestdienas vakarā pavēlu pie skolmeistara ienācis, tur atradu pulciņu dziedātāju, kas Bībeles svētku dziesmas it cītīgi mācījās. Tas bija mēģinājums, labs mēģinājums Bībeles svētkiem. Dziedājuši jau daudz stundu, bet piekusis neviens vēl nerādījās. Un acis visiem spīdēja no prieka. Un tad ir tiešā runa. Jau šodien mums bija svētki. Viens jauneklis teica šķirdamies: dziesmu svētki. Otrs tam atbildēja: lūk, dziesmu svētku sākums. Lūk, dziesmu svētku saknes. Bībeles svētkos. Dievam par godu. Dievs svētī Latviju, mūsu valsts himna un tautas lūkšana. Jūs kādreiz esat šaubījušies, vai tā dziesma tiešām ir lūkšana, vai tā ir īsta? Tā ir pat tiešām lūkšana. Baumaņu Kārlis, himnas autors, kā jūs domājat, kādā ģimenē viņš uzaudzis? Neko jaunu es jums vairs nepateikšu. Uzaudzis brāļu draudzes ģimenē. Viņa vectēvs Tenis bija aktīvists, brāļu draudzes aktīvists. Un starp 12 bērniem Baumaņu Kārlis bija tas, kurā visspilgtāk izpaudās garīgās intereses. Viņš mācījās Limbažu draudzes skolā. Un muzikoloģe Zane Gailīte raksta: Baumaņu Kārlis bija sirdī tīrs cilvēks. Un viņa apraksta kādu epizodi, kad Baumaņu Kārlis ir mācījies Cimzes skolotāju seminārā, un viņiem bija uzdevums, sevišķi vasarās, doties tautā pie cilvēkiem un kolekcionēt un vākt latviešu tautas dziesmas. Un darot šīs lietas, protams, kā jau jauniešiem 18, 19 gados, viņi darīja gan savu darbu, gan varbūt arī kādus nedarbus. Un viņa sirdsapziņa bija tik jutīga, ka ir saglabājusies lapiņa ar viņa uz lapiņas uzrakstīto grēksūdzi. Šī lapiņa ir aprakstīta ar tik maziem burtiņiem, ka neviens to cits nevar sarakstīt. Pat ar lupu ir grūti sarakstīt. Bet viņš izsaka savu pārdzīvojumu un nožēlu Dievu priekšā, cik ļoti viņš izjūt savu grēcīgumu par to, ko viņš ir darījis. Dievs svētī Latviju, tā ir lūkšana. Tā nav lūkšana dieviņam.
bet tā ir lūgšana dzīvajam Dievam. Andrejs Jurjāns, kura apdari tautas dziesmē Pūt vējiņi dziedam katros dziesmu svētkos, brāļu draudzes ģimenē. Viena no viņa kordziesmām Augšup ir kā tiešs veltījums brāļu draudžu piemiņai. Jurjānu Andrejs arī tiek uzskatīts par vienu no latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējiem. Viņš ir uzrakstījis pirmo latviešu kantāti Tēvijai, ko skolās mācās visi skolēni. Tā ir tā kā tāda hrestomātiska lieta. Tā ir skanējusi dziesmu svētkos un bieži svētkos skan. Un Jurjānu Andrejs arī pats ir uzrakstījis šai dziesmai vārdus. Un lūk, ne tikai īpaši vidusdaļā, kur ir šī skaistā solo lūkšana, bet arī viscaur dziesmai, kur ir šie vārdi: Kungs Dievs, tevi lūdzam, Kungs Dievs mūs klausi. Ar savu visspēcīgo roku novērsi Tēvijai ļaunu. Kungs Dievs, tevi lūdzam, Kungs Dievs mūs klausi. Un piešķirtu baltas dienas Latvijai, Tēvijai. Ak, Kungs, un Dievs piešķir tai, ko lūdzam tev no sirds. Vai tie ir nejauši vārdi, kā reizēm cilvēki izsaka ak, Dievs vai ak, Kungs? Nē, mēs redzam šīs saknes. Mēs redzam šo ģimenes mantojumu. Emīls Dārziņš, kuram mūsu māsa Skaidrīte ir attālu radiniece, man vajadzēs pēc dievkalpojuma pieiet vēlreiz un noskaidrot tos radu rakstus. Bet Emīls Dārziņš, lai gan tiešā veidā nebija brāļu draudžu pārstāvis, bet viņš uzauga šajā ģimenē. Viņa māte Marija nāca no brāļu draudzes audzināšanā sakņotas zemnieku dzimtas. Dārziņš mācījās draudzes skolā Jaunpiebalgā. Emīls Dārziņš ir viens no izcilākajiem un talantīgākajiem latviešu komponistiem. Viņš pāragri aizgāja bojā. Viņš bija pasaules līmeņa mūziķis. Bet Dārziņš mantoja brāļu draudzes autodidaktiskās mācīšanās tradīcijas. Proti patstāvīgi apgūt zinības, valodas, izkopt Dieva dotos talantus. Dārziņam bija tikai pamatskolas izglītība. Iedomājieties. Mūziku viņš bija apguvis pats lielā mērā. Turklāt iemācījās arī tekoši vācu, franču, latīņu un krievu valodas. Un mums ir melanholiskais valsis, jo mums ir Emīls Dārziņš, kurš iesakņojies brāļu draudzes svētības augsnē. Emīlam Dārziņam ir kāda skaista kora dziesma. Es jau palūkšu mūsu kalpotājiem aizmugurē lēnām sagatavot. Mums būs iespēja vienā brīdī paklausīties. Emīlam Dārziņam ir kāda skaista kora dziesma. Ja uz Bētlemi es ietu. Ar Jāņa Poruka vārdiem. Un es šeit domāju iepriekš, no kurienes Dārziņam tāda dziesma? Jo tas ir ļoti garīgs teksts. Tas teksts ir ļoti personisks teksts. Un tagad man ir skaidrs šīs saknes. Un Jānis Poruks, vārdu autors, nāk no Druvienas brāļu draudzes ģimenes. Nu, protams, šis teksts nav tikai dzeja, tā ir ticības dzīve. Pagājušajos dziesmu svētkos, šajā vasarā, garīgās mūzikas koncertā Rīgas domā šī dziesma tika izpildīta. Un ja uz Bētlemi es ietu, vai sastaptu tur savu draugu, vai nenāks pats viņš uz šo vietu, kur dzimu trūkumos, kur augu? Tur Bētlemē viņš nepalika. Viņš gāja meklēt māsas brāļus. Tam dusēt laika neatlika, pār kalniem skatot mērķu stāvus. Sen domās staigāju uz viņu, un garā tēloju tā seju.
vai svešs? Uz ugunīgiem ratiem, tu grēcinieks! Tas manim sacīs. To neticu, ka viņš tā teiktu. Gan līksmi viņš man pretīm nāktu un mīļi, mīļi mani sveiktu. Par jaunu, jauku dzīvi stāstīt sāktu. Un jau uz Bētlemi es ietu, vai sastaptu tur savu draugu, kur dzimu trūkumos, kur augu. Šodien Dievs aicina mūs. Dievs ir izveidojis šo draudzi, kurā piederam, lai evaņģēliju un trīs eņģeļu vēsti aiznestu katram Latvijas iedzīvotājam. Un visi dzirdētu par Latviju pestītāju, par pasaules pestītāju. Un kā ķīša Pēteris sarunās smēdē piedzīvoja atgriešanos, tā lai mūsdienu smēdēs sarunās ar cilvēkiem, darba vietās, ofisos, mājās, sabiedrībā, katrā vietā, mēs varētu palīdzēt cilvēkiem nākt pie Jēzus. Adventistu draudze pastāv, lai katram šīs zemes iedzīvotājam tiktu aiznesta evaņģēlija vēsts ar vārdiem un ar mīlestības kalpošanu. Es šajā brīdī gribētu palūgt manus palīgus nolikt šeit centrā šo grozu, kurā jums būs iespēja atnest šīs lapiņas un nolikt. Es domāju, ka ar visu to palikni. Paldies. Un skanot šai dziesmai, kuras vārdos jums bija iespēja ieklausīties, pēdējos dziesmu svētkos, garīgās mūzikas koncertā šajā vasarā Rīgas domā, jau uz Bētlemes iet Emīls Dārziņš un Jānis Poruks. Ir mūsu rokās šī evaņģēlija lāpa. Ir mūsu rokās šī ticība, kas vienreiz svētiem dota. Nu, mums tā ir jānes. Un es aicināšu, kas esat uzrakstījuši šajās lapiņās šos cilvēkus klusiņām, nesarunājoties, atnest to ielikt, skanot šai dziesmai, lai Dievam gods un viņa žēlastība ar mums Jēzus vārdā. Amen.